Sveiki! Šodien ielūkosimies stāstā par vienu īpašu nāmu pašā Rīgas sirdī Rāclaukumā. Tas ir Kamarinnams. Mums ir rokā fragmenti no raksta Kamarinnams Rīgas sirds atzimšana, un mēģināsim saprast tā vēsturi, zudumu un arī atzimšanu. Jā, un šis stāsts ir ļoti cieši saistīts ar pašā Rāclaukuma atjaunošanu. Tas jau bija pēc Otrā pasaules kara postījumiem 21. gadsimta sākumā Melngalvinams, tad Rācnams. Un tad beigās tā rietumu malu, kur Kamarinnams ir pats centrālais, vai ne? Tieši tā. Bet, uzreiz jautājums, kā nams, kas saistīts ar krievu tirgotājiem, kā tas nonāca tik prominentā vietā? Izrādās sākās visagrāk. Daudz agrāk, jā. 18. gadsimta beigās Rāckungs Johans Henriks Hollanders, viņš sāka būvniecību. Tas bija, nemaldos, no 1781. līdz 1787. gadam. Ilgi. Un te jau ir pirmā mīkla, arhitekts. Vai tas bija slavenais Kristofs Haberlands? Vai tomēr, kā runā, dzimtas leģenda? Jā, leģenda min Johann Friedrich von Ettinger no Holšteinas, bet tas stils, tas tā sauktais birģeri klasicisms, tāds interesants baroka un klasicisma sajaukums. Tas jau ļoti raksturīgs Haberlandam, vai ne? Tieši tā. Varbūt Ettingers sāka, bet Haberlands pabeidza vai pārbūvēja. Tādas versijas pastāv. Īsta arhitektūras detektīvs. Bet kāds tad bija pats nams, tajos Hollandera laikos? Iespaidīgs. O jā, augsts, 4 stāvi, plus vēl mezonīns un mansarda jumts, fasādē klasicisma pilastri, centrā tāds rizolīts nediels izvirzījums ar portālu balkona, augšā attika pat saules pulkstenis bija. Ah jā, un tās notekas dīvainās. Jā, interesanta detaļa, notekcaurules esot bijušas dīvainu dzīvnieku formās, tā vismaz raksta avoti. Un iekšpusē droši vien tikpat grezni. Vēl greznāk, es teiktu, ļoti augsti griesti, plašas telpas, krāšņas podiņu krāsnes, stuka veidojumi klasicisma stilā, bet pats iespaidīgākais zāle 3. stāvā, milzīga, ap 70 kvadrātmetriem. Nopietni? Jā, sienas ar mākslīgo marmoru, tas tāds klasicisms, bet virs durvīm bareļiefi ar bībeles ainām, kas atkal vairāk velk uz baroku. Tas atkal norāda uz Haberlandu. Principā, nams bija kā simbols Hollanderu dzimtas, statusam, nesatricināmībai. Skaidrs. Bet, kā jau dzīvē, īpašnieki mainās. 1872. gadā namu nopērk Kamarini. Kas viņi tādi bija? Kamarini bija tirgotāji dzimta Rīgā. Sāka jau 1808. gadā Gerasims Kamarins tirgoja augļus, tēju, sveces. Pēc tam dēļi Andrejs un Pāvels, firma brāļi Kamarini, sākumā bija banku kantoris, bet tad pārgāja uz ķimikālijām un saimniecības precēm. Un tieši tāpēc arī nopirka šo nāmu Rāclaukumā. Tas varbūt pat atspoguļo tā laika izmaiņas Rīgas tirdzniecībā kopumā. Saprotams. Jauns saimnieks, jaunas idejas, vai viņi arī kaut ko pārbūvēja? Jā, un diezgan pamatīgi. 1875. gadā Pāvels ar dēlu Nikolaju nopirka blakus zemes gabalu un pēc arhitekta Friedriha Hessa projekta namu paplašināja. Tātad simetrija pazuda? Jā, sākotnējā simetrija zuda, bet toties nāca klāt jauni, tā laika modai atbilstoši neobaroka elementi, dekoratīvi vijumi un tam līdzīgi. Cita gaume vienkārši. Un kā namu iekšiene mainījās, kā to izmantoja? Pirmajā stāvā, protams, veikali, augststāvos lieli grazni dzīvokļi, bet tajā piebūrē mazāki. Un interesanti, ka vienā no tiem lielajiem dzīvokļiem par diezgan lielu naudu, 700 rubļiem gadā, mitinājās avīzes dienaslapas redakcija. Prestiži. Paši Kamariņi dzīvoja 10. dzīvoklī, un viņu veikals lejā tas bija īsts, universāla veikals. Kas tad tur bija? Viss kaut kas. Lakas, krāsas, sadzīves ķīmija, izeivielas stiklam, ziepēm, sērkočiņiem, eļļas, garšvielas, odekoloni, vannas sāļi, pat minerālūdeņi. Plašs sortiments. Pēc Pāvela nāves tas bija 1906. gadā, ja? Vadību pārņēma dēls Nikolais. Viņš laikam bija diezgan aktīvs. Jā, ļoti. Viņš jau sen kopš 1877. gada bija Itālijas goda konsuls.
Viņam piederēja arī zāģētava, cementa un krāsu rūpnīca Vecmīlgrāvī. Tiesa, pēc Pirmā pasaules kara viņš tā kā, pamazām no biznesa attālinājās. Un kā nams pārdzīvoja 20. gadsimta sākuma vētras? Tie lielie dzīvokļi kļuva par dārgu laikam. To sāka izmantot citādi. Bija ķīmijas laboratorija, kur līmes un tintes taisīja, darbojās veikals J. Holsteins un ko, un tā 1928. gadā bija tas incidents. Sprādziens. Jā, sprādziens ķemikāliju noliktavā. Iespējams, ka tieši pēc tā nedaudz mainīja fasādi pie balkona, tās sieviešu krūšu tēlu vietā parādījās vienkāršāks vāzes. Tā vismaz domā. Un tad Nikolai nāve dīcots pirms 31. gadā, un tas ļoti dīvainais testaments. Jā, ļoti neparasts. 4 mazbērniem atstāja namu Kungu ielā 1, bet ar veselu kaudzi nosacījumu. Pirmkārt, 100 gadus nedrīkstēja pārdot. 100 gadus? Jā, mantot varēja tikai no 35 gadu vecumu, un ja kāds mēģinātu testamentu apstrīdēt, zaudētu visu, plus vēl bija lieli novēlējumi labdarībai legāti, piemēram, 10% no nama ienākumiem veselus 100 gadus bija jāziedo. Tas ir, neticami stingri. Kā mantinieki uz to reaģēja? Droši vien nebija priecīgi. Protams, ka ne. Gāja uz tiesu, prasīja savas likumīgās daļas, mēģināja apiet tos noteikumus, bet tiesa aizstāvēja tos labdarības legātus, tā kā mantinieki dabūja tikai to daļu, kas neskara ziedojumus. Un kāds tad bija nama tālākais stāsts? Uzņēmums pārgāja Nikolaja meitas rokās, pārdēvēja par akciju sabiedrību Brāļi Kamarini. Ēkā vēlāk bija kosmētikas laboratorija, radioaparātu darbnīca. Ap 1940. gadu turpat pilsētas bibliotēka ievācās un reto grāmatu izstāde bija. Bet tad nāca karš. Jā, 1941. gada jūlijas, kad dega un sabruka Pēterbaznīcas tornis, nodega arī Kamarina nams. Drupas novācu gadu vēlāk. Un tagadējā ēka? Tagadējā, kas arī saucas Kamarina nams, Kungu ielā 1, tā celta uz vecajiem pamatiem tikai 2001. gadā. Pēc arhitekta Pētera Venskoviča projekta, bet tā tikai attālini atgādina oriģinālu. Bet vai tiesa, ka ir kaut kas, pavisam konkrēts no nama apkārtnes saglabājies? Ir, tā ir tāda forša detaļa. Basteikalnā pie tiltiņa ir tāds mazs čuguna stabiņš ar vīrieša galvu. Un leģenda saka, ka tādus licis pats Kamarins pie sava nama, tādi kā gvardi. Gvardi? Skaisti. Bet vai taisnība? Diemžēl negluži. Šādus stabiņus 19. gadsimta 60. gados masveidā ražoja Vērmaņa rūpnīcā. Tas bija pilsētas pasūtījums satiksmes regulēšanai Vecrīgā. Ak tā? Bet, kas ir interesanti, ir 1816. gada zīmējums, kur pie Hollandera nama redzams ļoti līdzīgs stabiņš ar galvu. Tas liek domāt, ka varbūt tie 19. gadsimta stabiņi ir taisīti pēc kāda senāka parauga, kas bijis jau Hollandera laikos. Un šodien, starp citu, šādu stabiņu kopijas ir atkal Rāclaukumā. Jā, lūk, par ko padomāt. Kā tāds šķietami sīkums, ielas stabiņš var glabāt sevī veselu vēstures slāņi, gadsimtus, īpašniekus, pārmaiņas. Varbūt tiešām nākamreiz Rāclaukumā ir vērts tiem stabiņiem pievērst lielāku uzmanību.